Visā pasaulē notiek kardarbība dažādos reģionos, un mēs redzam, kas ir prioritāte. Tad prioritāte ir droni, balistiskās pārnotās raķetes, aviobumbas un tā tālāk. Tad ir vajadzīga pretgaisa aizsardzības sistēma. Tad tā ir viennozīmīga prioritāte – pretgaisa aizsardzības sistēma. 2024. gadā Nacionālo bruņoto spēku vadība, aizsardzības ministrijas amatpersonas kompetentās tika uzaicināts uz semināru, uz prezentāciju, kuru organizē Rheinmetalls Air Defense. Tas bija 2024. gada septembris. Ja. Šādu pasākumu, kur ieradās praktiski lielākā daļa Eiropas valsts, ja, Latvija vienkārši ignorēja. Es domāju, ka tā problēma ir cilvēkos. Vai šie cilvēki ir nekompetenti, vai viņi ir kaitnieki, vai darbojās piektā kolona. Jo tā problēma jau ir kur? Budžets mums pietiek, lai nopirkt iegādātos šīs sistēmas, un, teiksim, vairāk kārt šie piedāvājumi ir izteikti mūsu Latvijas aizsardzības ministrijai, bet viņi ir pilnībā ignorēti. Naudas līdzekļi tiek novirzīti dažādos citos iepirkumos, dažādām citām vajadzībām, kuru spējas būtībā mums nav tik vajadzīgas šodien. Un tur, kur tiešām ir vajadzīgi, tur nekas nenotiek. Labdien, Arnold! Labdien! Tātad mēs atkal runājam par Latvijas nacionālas drošības un aizsardzības tematiku. Mēs tev vienā no iepriekšējiem raidījumiem runājām par šiem dronu incidentiem. Tātad bija spraiga nedēļa. Mēs par to diezgan detalizēti runājām. Konstatējām, ka Latvijas, arī Baltijas pretdrona aizsardzība tomēr nedarbojās tā, kā tai vajadzētu darboties. Un no šejienes tad izriet jautājums. Tātad mēs redzam, jau 5. gads ir Ukrainas konflikts, jau 2. mēnesis ir konflikts tātad Irānā, tuvajos austrumos. Mēs redzam, kādas ieroču sistēmas tiek pielietotas. Ja? Tātad ļoti lielu īpatsvaru visā šajā, teiksim, kara darbībā ieņem dažādu veidu un dažādu modifikāciju droni, dažādu veidu raķetes, dažādu rādījusu darbības raķetes. Tātad šis komponents tiek ļoti daudz un arī ļoti veiksmīgi pielietots. Ja mēs skatāmies, teiksim, šo te pašu Irānas kāru, attiecīgi triecieni pa militārajām bāzēm, triecieni pa naftas pārstrādes rūpnīcām, pa naftas un gāzes iegūs rūpnīcām, pa attiecīgi piegādes termināliem un tā tālāk un tā joprojām. Ja? Tātad mēs redzam, šis te komponents ir ļoti svarīgs, tas attīstās. Mēs runājam par Latvijas situāciju. Mēs redzam, tātad, kā mēs jau teicām iepriekš, tātad Gaigalavas nosacītais drons, kas nokrita tagad iepriekšējās nedēļas. Mums bija neskaitāmi incidenti Somijā, Latvijā, Lietuvā, Igaunijā. Mēs būvējam robežu. Drakonu zobi, betona bluķi, mīnu lauki. Bet mēs esam konstatējuši, un to arī iepriekšējā raidījumā konstatēja, ka mums ir ļoti vāja pretgaisa aizsardzība, dronu pārtvērēja sistēmas. Tieši tā, es varbūt tā zinu kā maigāk, ja, to ļoti nav vispār, ja, un ļoti pareizi cilvēkiem ir jāzina. Arnold, tātad, vai viņi beidzot izdarīs kādus secinājumus? Tie cilvēki, kuri šobrīd saņem algu par to, ka viņam jārūpējas par valsts nacionālu drošību un aizsardzību, kas būtu jāmaina? Un, Arnold, kādām tad ir jābūt šīm te valsts drošības un aizsardzības prioritātēm? Kādām spējām jābūt prioritātēm? Lūk, mans jautājums. Jā, Raimond, tad sadalīšu tavus jautājumus divās daļās. Viena daļa ir par to, kādas ir prioritātes, par kurām arī mēs esam daudz runājuši. Otra daļa ir, kas ir jādara. Tātad ļoti īsi sākšu ar prioritātēm. Tātad, pareizi, kā tu teici, visā pasaulē notiek kardarbība
dažādos reģionos, un mēs redzam, kas ir prioritāte. Tad prioritāte ir droni, balistiskās pārnotās raķetes, aviobumbas un tā tālāk. Tad ir vajadzīga pretgaisa aizsardzības sistēma. Tad tā ir viennozīmīga prioritāte. Pretgaisa aizsardzības sistēma. Otrais, tālāk attīstīt dronu industriju, dronu spējas. Trešais ir artilērijas sistēmas, dažādas sistēmas. Tātad mīnmetēja sistēmas, artilērijas haubicas sistēmas, reaktīva artilērija. Pēc mūsu budžeta, pēc mūsu iespējām. Ja? To visu var sabalansēt. Trešais, kājnieku kaujas mašīnas. Kājnieku kaujas mašīnas, tātad, kas aizsargā kājnieks, pārodā kājnieks. Ceturtais ir transports, militārais transports. Tās ir tās, protams, sauszemes spēku paši kājnieki, viņu attīstības speciālās uzdevuma vienības, jā. Bet es runāju no tādām budžeta pozīcijām, jā. Tātad pamatā 4 lietas. Tātad pretgaisa aizsardzības sistēmas, attīstīt dronu industriju, kājnieku artilēriju, kājnieku kaujas mašīnas, militārais transports. Šīs ir prioritātes, kuras Latvija var atļauties pēc sava budžeta. Latvija var atļauties. Nekāda nocietinājuma, nekāda mīnu lauki un nekāda tur visādas muļķības. Ja. Otra daļa, ļoti konkrēti. Es daudz esmu par to domājis, ja. Lauzījis galvu. Kāpēc tā notiek? Kāpēc nekas nemainās? Kāpēc mums nekas nav? Šodien Saimā daudz par to runā, klaigā, ceļ trauksme par to, ka jā, šie droni lido, bet signāli jau ir bijuši sen. Ja? Tad ir ļoti vienkārši. Ir jānomaina valdība, normāla valdība, domājoša valdība, kura redzēs mūsu valsts prioritātes, aizstāvēs mūsu valsts intereses, mūsu valsts drošību, sociālās vajadzības un tā tālāk, saimnieciski rīkosies. Ja, ja runa tieši par drošību, tad ir jāreorganizē visa aizsardzības ministrija. Ir jānomaina viennozīmīgi, sākot ar ministru, jo daudzus gadus jau paši ministri ir bijuši nekompetenti. Sāksim, es neteikšu ar Valdi Ģirtu Krestovsku, ar citiem, bet sāksim ar Pabrikungu. Ja? Tad no 2010. Gada tas ir tas laiks, kad mums sāk ienākt kaut kāda nauda budžetā. Un tās viņa leģendārās kājnieku kaujas mašīnas, viņa projekts, ja? Kurš tapa realizēts 2014. gadā ministra Vējoņa laikā, ja būtībā ministrs Vējonis no Zaļo zemnieku savienības piekrit šim darījumam, ja? Bet pats aizsākums bija Pabriks. Ja? Ar šādiem lūžņiem, izmantojot valsts budžetu nelietderīgi, būtībā spējas nekādas. Ja? Un visi tie trūkumi, kas bija sākot ar to, ka tur ir cits kalibrs šīm kaujas mašīnām un viss cits trūkumi, ja? Kas ir, es jau nerunāju, ka viņi morāli novecojuši, viņām nav nekādas spējas, ja? Tad lielajās tika iepirkt šādi milzīgs daudzums, 250 šīs kaujas mašīnas 2 etapos. Laikam pirmais bija 125 vai 123, neatceros. Bet fakts kā tāds, ja, mēs runājam. Tad šādi darījumi, ja, noved pie tā, ka mums neattīstās tās vajadzības, tās spējas militārās, kas mums tiešām vajadzīgi. 2016. gadā mums strādāja Rheinmetall Air Defense pretgaisa aizsardzības speciālistu grupa Latvijā. Tad strādāja, lai izstrādātu Latvijai pretgaisa aizsardzības sistēmas projektu. Ja? Tad runa gāja par visu Latviju. Sanāca tā, ka pietrūka nauda. Nauda tika novirzīta ādašu bāzes izveidēja, un tas projekts izpalika. Ja. Tas bija ministra Bergmaņa laikā, cik es atceros. Ja. Tad tas viss pieklus, šī pretgaisa aizsardzība, it kā
nebija vairs vajadzīgi, nebija vairs interesi, lai gan tā ir aktuāla problēma. Sākās nākamais periods, karš Ukrainā, un visi redzēja, ka tā ir nopietna problēma, un šīs pretgaisa aizsardzības sistēmas ir ļoti vajadzīgas. Ukraiņi ar savām mazām materiālām, finansiālām spējām iepirkt tur gepardus. Es runāju par tuvā rādījus pretgaisa aizsardzības sistēmām. Tagad ir jaunākas jau sistēmas, viņi iepērk no Rheinmetalla. Ja? Viņiem pašiem bija vecās sistēmas, un, protams, lielās sistēmas Patriots, Skynex un Skyrangers, NASAM sistēmas, ja? Tas ir Ukrainai. Ja runa ir par Latviju, tad problēma ir tāda, ka būtībā Latvija Rheinmetalls ir piedāvājis vairāk kārt projekts un ir piedāvājis šīs sistēmas. Ja? Acīm redzot, Latvijas vadība, militārā vadība, aizsardzība ministri ignorēja, jo pat 2024. gadā Nacionāla bruņoto spēku vadība, aizsardzības ministrijas amatpersonas kompetentās tika uzaicināts uz semināru, uz prezentāciju, kuru organizēja Rheinmetalls Air Defense. Tas bija 2024. gada septembris. Ja. Šādu pasākumu, kur ieradās praktiski lielākā daļa Eiropas valsts, ja, Latvija vienkārši ignorēja. Tāpēc es domāju, ka tā problēma ir cilvēkos. Vai šie cilvēki ir nekompetenti, vai viņi ir kaitnieki, vai darbojās 5. kolona. Jo tā problēma jau ir kur? Budžets mums pietiek, lai nopirkt iegādātos šīs sistēmas, un, teiksim, vairāk kārt šie piedāvājumi ir izteikti mūsu Latvijas aizsardzības ministrijai, bet viņi ir pilnībā ignorēti. Tad Sprūdkungs runā par kaut kādu pretdronu sienu, vēl par kaut ko, bet būtībā tās sistēmas, kas ir nepieciešams, kas efektīvi var pretdarboties droniem, kas ir šodien pats aktuālākais, viņas ir ignorēts. Un te ir jautājums, vai šeit vienkārši ir stulbums, vai šī ir 5. kolona, kas darbojās mūsu valstī. Tad kaitnieki. Un te ir tas jautājums, jo es savādāk nevaru iztulkot, jo naudas līdzekļi tiek novirzīti dažādos citos iepirkumos, dažādām citām vajadzībām, kur spējas būtībā mums nav tik vajadzīgas šodien. Un tur, kur tiešām ir vajadzīgi, tur nekas nenotiek. Arī par mērķiecīgi kājnieku kaujas mašīnām. Ja? Ja mēs runājam par Askodu, es izpētīju šo tēmu. Mēs pērkam no Spānijas, no Santa Barbaras, amerikāņu patentēts Askodu kājnieku kaujas mašīnas. Jā, pat mašīna ir ļoti laba. Bet mēs neesam izvērtējuši loģistiku, apkalpošanu un remontu un vispārējo. Tas attālums ir milzīgs. Mums šeit patās ir Rheinmetalla bāze. Lietuvā ir remonta bāze, kuru no sākuma Rheinmetalls gribēja izvietot Latvijā, bet atkal Latvijas militārā vadība atteicās no šāda priekšlikuma, tāpēc lietuvieši izveidoja pie sevis. Un tad lietuvieši izmanto bokserus, vācu ražotas kājnieku kaujas mašīnas, uz kurām var uzstādīt arī pretgaisa aizsardzības sistēmas, šīs spējas pretgaisa aizsardzības. Un Latvijai vajadzēja izvērtēt. Tad ir manā skatījumā, divi varianti. Viens ir Rheinmetalla šīs kājnieku kaujas mašīnas Lynx, ja runiet par kāpurķēžu platformu, par bāzi. Tātad Lynx KF41, viens modelis, modifikācija ar 30 mm artilērijas, lielgabalu, ar ložmetējumu, ar pretgaisa aizsardzību, var uzstādīt dažādas aizsardzības sistēmas. Un
Otrs ir CV90 Zviedru kainieku kaujas mašīna. Tās ir tās reālās iespējas, kuras vajadzēja padomāt un izmantot un izvērtēt, jo šīs valsts atrodas būtībā netālu. Un visa loģistika notiekās ļoti ātri. Nu, tu saproti, kaujas apstākļos no Spānijas vai kaut kā apkalpot šo tehniku ir diezgan apgrūtinoši manā skatījumā. Un šeit pat Lietuvā mūsu kaimiņiem ir remonta bāze, kur apkalpo vācu kainieku kaujas mašīnas. Un tas būtu loģiski, ja? Jo, piemēram, savā laikā Zviedri, kad izvēlējās tanku, viņi starp franču tanku, starp amerikāņu Abrams un Leopard 2, viņi izvēlējās Leopard 2, tāpēc, ka nosacījumi bija ļoti izdevīgi, un vācieši iedevušos Leopardus vienkārši pat kamēr viņi nesaražoja šos 120 Leopardus priekš Zviedrijas, viņi iedeva izīrēju, jo viņiem bija pilnas noliktavas. Un šie nosacījumi bija ļoti izdevīgi. Un es domāju, ka Latvija neizmanto šie cilvēki vienkārši, apzināti, neapzināti, neizvērtē visus šos nosacījumus, un šī iepirkuma notiekās stihiski. Es domāju, ka paies laiks, un par cik viss ir noslapenots, mēs tikai uzzinām daļu informācijas sabiedrību, kad jau kaut kas ir uzsākts, ja? Kad būs tāda paša skandāla kā ar Rail Baltica, manā skatījumā. Un viennozīmīgi es domāju, ka cilvēki, kas būs pie tā atbildīgi, būs jāsauc pie atbildības. Tas ir mans tāds viedoklis. Un tāpēc nav nekāds brīnums, ka šodien, Saimā un sabiedrībā ir šī, tāda, kā var teikt, trauksme un notiekās šīs sarunas daudz par to, kāpēc mums droni ielido mūsu teritorijā un nekas nenotiek. Lūk, tā problēma ir cilvēkos. Tātad, kas vada aizsardzības ministriju? Tad arī valdība, tā skaitā, kas atbalsta, jo būtībā aizsardzības ministrs ir no progresīvajiem. Tad viņš nes pilnu atbildību, viņš organizē darbu aizsardzības ministrijā, viņš ņem sev padomnieks. Divi varianti. Vai viņš vienkārši neko nesaprot, ir pilnīgi nekompetents, vai viņš ir kaitnieks. Nav citu variantu. Es domāju, ka to vajadzētu izvērtēt kaut kādām struktūrām drošības. Bet tā ir, Raimond. Tas taču ir smieklīgi. Mums ir milzīgs budžets, ja? Pašlaik iet uz 5%. Tas ir no mūsu kopbudžeta milzīga nauda, ja? Kur varētu, varbūt izmantot izglītībai, veselībai. Ja? Iekšējā drošība arī ir problēmas. Es nerunāju par vispār. Mums šīs problēmas ir ļoti daudz par maziem iepirkumiem. Aizsardzības ministrijai ir ļoti daudz problēmas. Var runāt un runāt stundām, un ir ļoti daudz. Es nosaucu tādas lielākās problēmas, par kurām teiks, tās ir prioritātes. Kāpēc mums nav šīs pretgaisa aizsardzības sistēmas? Lūk, tāpēc arī nav. Kad šie cilvēki, kas vada šo ministriju, ir atbildīgi par šo drošību, ja, pretgaisa aizsardzības drošību, viņi vienkārši ignorē to visu. Arnold, katrā gadījumā noslēgumā ļoti īsti no manas puses. Es to pilnīgi piekrītu, bet es arī domāju to, ko tu nosauc pašā sākumā, ka šīs problēmas ministrijā nesākās vakar un nesākās tikai ar Andris Prūdu, ka tur ir atbildīgi praktiski visi tevis nosauktie ministri, vismaz pēdējos 10-15 gadus. Ja. Tas ir pirmkārt. Otrkārt, mēs varam konstatēt, ko tu saki, ka tomēr mēs redzam, ka prioritātes nav saliktas tā kā vajag, un atgādinu, ka aizsardzības budžets ir vairāk nekā 2 miljardi, kas ir Latvijas apstākļiem milzīga nauda. Un tātad tas, ko tu saki, ka šie līdzekļi tiek apzināti vai neapzināti, bet novirzīti uz tām, kas saka, uz tiem projektiem, kam nav šī te atdeve vajadzīgā līmenī. Un mēs redzam reālajā dzīvē, ka sāk krist droni un ka principā atkal viss sāk stāstīt visādas pasakas, ja, par to, kas ko redzēja, kas ko nenospieda vai nospieda. Ja. Un treškārt, kā teica klasiķis, ka katrai kļūdai un neizdarībai ir vārds un uzvārds, un ka kadri izšķir visu, ja, un ka arī neaizvietojami cilvēku nav. Ja. Tad visi tie, kas domā, ka viņi neaizvietojami,
šobrīd, ja, rītā pa viņiem pat aizmirsīs vispār, ka viņi vairs nebūs šajās te lietās. Bet, nu, kāpēc mēs to vispār runājam? Pēc, ka situācija gan pasaulē, gan Eiropā, gan pie mūsu robežām ir, nu, ļoti nopietna. Un šobrīd, manuprāt, nav laiks veidot eksperimentus vai riskēt ar tādām nopietnām lietām. Un, ja, teiksim, šī līdzekļi nav novietoti tur, kur viņiem jābūt novietotiem, nu, tāsim redzot, ir kāds, kas pieņems lēmumu, kāpēc iegādāties vienu vai otru spēju, kur, piemēram, arī nestrādā. Ja? Bet, ja tu atceries to, ko tu teici par kaitniekiem aizsardzības ministrijā, manuprāt, tas bija Igors Rajevs, kurš nesen, teiksim, šo te ideju izteicis publiski. Ja? Tā kā, nu, skatīsimies, kas notiks tālāk, bet, manuprāt, pašā noslēgumā, tu, ko saka, nu šī nav sfēra, ar ko var jokoties vai eksperimentēt. Valsts drošība, aizsardzība, iekšējā, ārējā, nu tās ir praktiski sfēras, no kurām vispār valsts eksistence ir atkarīga. Ja, un jokot ar šīm te sfērām vai eksperimentēt, nu nevienam nav tiesība. Paldies tev, Arnold, uz redzēšanos. Paldies!